esmu Laima Ostele, kura pārstāv Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas galvenā biblioteka. Es esmu šīs bibliotekas direktore. Mums pēdējā mēneša laikā bibliotekai bijis ārkārtīgi priecīgs notikums, jo no 22. augusta mēs esam jaunās telpās. Uz šo savu mērķi mēs esam gājuši 7 gadu garumā. 2004. Gadā mēs iesniedzām pašvaldībai ierosinājumu izskatīt jautājumu par bibliotekas pārvietošanu uz pilsētas centru. Un šajos 7 gados ir bijušas gan diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem, gan diskusijas ar arhitektiem, kā rezultātā izkristalizējās ideja, ka biblioteka ir iespējams izvietot bijušajā sinagogā, kas Kuldīgā kalpoja arī kā kinoteātris. Kinoteātris vairākus gadus stāvēja tukšs, un pašvaldībai bija jārod pielietojums šai ēkai. Diskutējot ar ebreju pārstāvjiem, viņi bija ļoti iepriecināti, ka šajā ēkā varētu būt biblioteka. Tālāk jau sekoja projektēšanas darbs, kur bibliotekai bija intensīvi jāiesaistās, lai varētu pietiekami efektīvi izkārtot biblioteku, lai varētu lietotājiem būt ērti pieejami pakalpojumi. Un šo gadu rezultātā mēs esam tikuši pie jaunas bibliotekas, kuru aicinām visus apmeklēt. Esam ieguvuši plašas telpas ar modernu interjeru, kur cilvēkiem ļoti patīk un viņi jūtas pietiekami ērti.